aizbraucis uz Bērendiju, un tā kā, nu tikai tā, viņš ar mums izrunāsies, un kaut ko lūksimies, un tā. Tā ir, vai ne? Tā teikt? Jā. Anita. Jūs mūsu tam semināru šoreiz. Jā, Sēdieties, Kā tik var patāmsāt. Amen. Mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp Māmiņ, tu labāk pastāstīsi, stāsti tu. Nu jāskatās, kaut kas notopējās, to tad tik kur zīmīga, ka viņas bija pilnīgi pārveidojās tie cilvēki. Tu ņem arī. Šāda meitene iekāpa Varbūt Rīgā, uz manu mobīlu var paņemt. kas bija ļoti laicīga, vispār no kristīgām lietām neko nesaprata. Viņai bija tāda, kas ar dažādām austrumu reliģijām nodarbojas, ar jogu, ar meditācijām. Viņa zina, ka Rezdīta iekāpa iekšā. Tuvojoties Ķekavi, viņa jau zvanīja uz mājām, lai viņai sūta mašīnu pretī, viņa iekāpa uz kaut kādā vājprātīgā autobusā, jo visi uzdās rožu kroņu, nezinu kā, viņa to nevarēja pieņemt. Un tas bija kaut kur, varbūt Slovākijā bija, es vairs neatceros to vietu, bet bija autobusa pieturā pie labierīcībām, un viņa izkāpusi ārā, paklājusi paklaņu, vai nezinu, vai tāpat zālē. Lotas pozā sēdējām, pacēlas rokas, meditē, viņai ļoti sāpēja galvā, un nekas viņai nelīdzēja. Kad aizbraucam uz Medžugorju, tad viņa pirmo reizi, viņa man pajautāja, vai vispār viņai obligāti jāiet baznīcā vai nav. Es teicu, nu pirmo reizi noteikti obligāti jāiet ar grupu līdzi, pēc tam, lai skatās pati, kā viņai. Un tik viņa bija pārkāpusi baznīcas slieksni, tā virs altārā viņa ieraudzīja dievmāti. Nobija sabazies ar draudzeni. Un vairāk neapmeklēja baznīcu, bet staigā ar savu draudzeni pa kafejnīcām un kaut kur tā. Meklēja vietas kā aizbēgt prom. Un es nevaru patikt, kur tev kaut kas atmiņā labāk palicis, kā tur notika, bet pēc tam, kad viņa brauca atpakaļ, kad sēd atpakaļ autobusā, viņa pat vizuāli bija savādāka nekā, kad viņa iekāpa iekšā. Izmaiņas bija tāda mierīgāka, tāda nosvērtāka, nebija vairs tā satraukuma. Un tas pasaulīgais izskats kaut kā bija, no viņas attālināja. Nu, un tad viņa aizbrauca, es nezinu kādu turpmākā, jo viņa, kad es prasīju viņai koordināties, viņa pat ne telefonu neko neatstāja. Tas ne, viņa bija tā, mūsu valsts vīrā. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte. Jā, tā arī Dievmāmiņa Medžugorjē saka, es nezinu nevienu vēstījumu, kur Dievmāmiņa būtu teikusi savādāk. Katrā vēstījumā ir lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Tieši tādi ir Dievmāmiņas vārdi par lūgšanu, lūgšanu, lūgšanu. Bieži pārmet, kad, piemēram, ir sevišķi, kad manos sveceļojumos, kad mēs dodamies pie Dievmāmiņas, ka mēs tur daudz lūdzoties.
ir grupas, tur cilvēki tieši tā pārmet. Bet es varu tikai un vienīgi atbildēt to, ko Dievmāmiņa saka. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Nekad es domāju, ka mēs nevaram par daudz palūgties. Vienmēr būs par maz. Un arī to, ka Dievmāmiņa uzsver par mīlestību. Piedodiet un lūdziet piedošanu visiem. Kaut arī jūs neesat vainīgi un esiet pazemīgi un pats galvenais jau esiet kopā ar Dievu. Tas ir pats galvenais. Ja mēs to ievērosim, tad viss pārējais, tas būs nieks pret to, kas pasaulē ir. Un pasaule kļūs gaišāka, ja mēs būsim, mēs nevienu nevaram citus pārveidot. Mums pašiem ir jāpārveidot sevi, ja? Pašiem jākļūst labākiem, pašiem vairāk jālūdzas, pašiem ir jāpiedot un jālūdz piedošana citiem. Un tad, kad mēs paši mainīsimies, arī apkārt ap mums visi mainīsies. Un tas ir viegli redzēt citu kļūdas, bet savas kļūdas grūti redzēt. Tieši centīsimies saskatīt savas kļūdas. Un tur ir tāda liecība viena, kad Ivans Dievmāmiņai jautā, Ivans ir viens no vizionāriem Medžugorē, kurus Dievmāmiņa izvēlēja vadīt, mācīt lūkšanu grupas. Tieši viņam papriekš Dievmāmiņa mācīja tās lūkšanu grupas vadīt. Nāčkas valkam, jā. Kas vēl nav viņas suba? Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Esi sveicināta, esi vienmēr māte mums. Caur tevi žēlīga māte, mums dāvā sirdama Dievs. Ja bērnams un Dievs. Kā vācieši saka, Feldkirche. Gulējām. Jā. Briedvi zina, ko jāmā. Jā. Pa vecām pēdām. Jā. Ot, un galvenais, un šitā visu nakti. Visu nakti zvēri. Jā. Visu nakti. Un Un galvenais Aronā 2 stundas bija sarbi. Genīte ar mācē pateikt. Redzi, kā bija Genīte pateica? 87. bija 86. Te 87. gadā 11. janvārī bija. Šeit bija Jā, zvēri. Dievmāte. Un Dievu visu nakti līdz rīta. Un zvēri smuka Jā. gulēja, patīkam. Jā. Mammiņ Kāda sargā, bija- mammiņ sargā. Nu jā, iedomājies, visi zvēri bija. Jā. Un cits citam nemaz neuzlūk. Jā.